Aiziet. Labdien! Labdien! Mēs atkal esam mājas radio ēterā, Sigita un Līga. Ja? Mēs šoreiz esam pilsētā. Neticēsiet, pie vilciena sliedēm sēžam. Madonā te vienu reizi... Ar sērdziņu un pudelīti. Jā, tā kā UFO ar Interu busuli. Es gāju pie lidostas piknika vietu, atrados starp mazajām eglītēm. Mēs arī var teikt tāpat. Kas mēs sliktākas? Bet tikai bez pudelītes. Mēs šodien ēdām latviešu zemenes. Vēl pagaidām ne pašaudzētas. Es ēdu, jā. Kā jūs jūtaties pa nedēļu? Kamēr mājas radio pēc pirmā raidījuma? Jautājums, uz kuru atbildes nebūs, ja? Mēs ar Līgu jūtamies labi. Man ir pieredze ar radio, kad es pati klausījos un man gribējās nākamajā dienā atkal. Un man bija tāda sajūta, ka tas radio man kaut kādā veidā, es nezinu kā, bet es ļoti piepildos no tā, ko es dzirdu, no tā mirkļa klausīties, no tās izvēles klausīties to radio. Bet, es tāpat stādināju to, lai manā gadījumā, lai man nāk iekšā kaut kas jauns. Un tad mums ar Līgu atnāca tāda doma par to, par ko mēs šodien varētu parunāt. Un tas ir? Par to, kas īstenībā ir darbs ar sevi. Jo mums katram ir savs priekšstats par to, kas tas ir, kā tas darbojas un kas ir jādara. Un it sevišķi šajos laikos, kad internets ir pilns ar visādām informācijām par to, kas un, 10 lietas, ko darīt tad un tad. 20 likumi no viedajiem, ko jāievēro. Jā, un ka ir jāceļās 5 no rīta, 20 minūtes piepildīts visai dienai. Un savā ziņā mēs tam visam esam izgājušas cauri. Sigita savā veidā, es savā veidā. Un es esmu nonākusi pie tāda secinājuma, ka arī tas ir viss kaķim zem astes. Tāpēc, kad mēs esam katrs individuāli, mums katram ir sava individuālā pieeja, mums ir katram individuālais priekšstats par to, ko mēs vēlamies, kā mēs vēlamies to kaut ko saņemt. Un līdz ar to arī katram ir sava individuālā pieeja izaugsmei, to, kā tas notiek, kas jādara, jo man ļoti bieži ir bijis tā, kad es, piemēram, dzirdu kāds, piemēram, kādas savas draudzenes vai, piemēram, savas māsas, ka viņa kaut ko izlasa, vai viņa kaut ko dara, ka man arī tas ir jādara. Un tad man gribējās izlasīt to grāmatu, ko viņa lasa. Man gribējās darīt to, ko viņa, piemēram, grib. Un tad es vienā dienā to palaidu vaļā un sapratu, ka viņai ir savs ceļš ejams, man ir savs ceļš ejams. Un viņa to ies tādā veidā, kā viņai ir pieņemams un kā viņai ir vieglāk. Un es to darīšu tā, kā man ir vieglāk. Jo nav jau teikts, ka tieši 10 pietupieni vai 10 piepumpēšanās man dos to pašu rezultātu, piemēram, ko kādam citam dos. Ko manam vīram. Tu te pieminēji, ka tev gribējās tā kā māsai. Man bija viens tāds mirklis, kad man gribējās, ko es tā fiksēju, līdz tam neapzināti, bet tajā brīdī, kad tas bija gatavs mainīties, tad es ieraudzīju, ka man kādu laiku ir gribējies, lai man ir tā kā tiem cilvēkiem, kuriem spējas, ko mēs saucam par spējām, ja? Kaut kādām īpašām spējām, ja? Lai man piemistu tādas spējas, un man kādu brīdi bija tāds kā drusku tā kā aizvainojums uz tiem, kuri ir bijuši komā, un
un atgriezušies, jo visi cilvēki, kas ir komā, viņi atgriežas, viņiem nāk kaut kādi jauns uzdevums. Mēs to varam nokārtot. Jauns spēks viņiem tiek iedots un jauna iespēja, ja? Bet papildus spēks. Bet viņi daudz to nelieto. Viņi ar to staigā, vienkārši ķengā, viņi izolē, ignorē, tā varētu teikt. Ir cilvēki, kuriem jau agrāk, protams, tagad jau es esmu iemācījusies, ka visas tās spējas, kas cilvēkam tiek iedotas, viņām arī ir savs dabiskais attīstības laiks, kad tas, ka tev ir spējas bērnībā, tev viņas vēl varbūt nav jālieto, tu viņas tikai iepazīsti, ieraugi un pienāk kaut kāds klikšķis, tur nezinu, pusauģu gados vai vēl vēlāk, tikai, kad vispār tev jāsāk ar to strādāt, ja? vai kaut kā pielietot apzināti. Un toreiz es atteicos gaidīt to, kas ir citiem. Un mana mamma arī, tad, kad es sāku iet šo te dievišķo ceļu, apzinātu dievišķo, ja, tad mana mamma teica, ja jau tev būtu kaut kāda, ja tev būtu kaut kādas spējas vai tiecība vai nosliece uz to, tad jau tev tas būtu parādījies agrāk. Un ar mani ir noticis tā, ka es esmu parasts cilvēks. Es esmu dzīvojusi parasta cilvēka dzīvi bez kaut kādām īpašām spējām. Jā, es esmu jutusi, ka man ir kaut kāds iekšējais, viedums, talants, tāda cilvēcība un spēja sadzirdēt cilvēku un būt tieši ar viņu tajā brīdī. Bet reizēm es nesaprotu, par ko man cilvēki mīl. Un tagad es saprotu, ka tas ir tas gara spēks, kurš man tur strāvoja ārā un kurš gaidīja, kad es ar viņu savienošos un viņu atzīšu. Un manā gadījumā es to vibrāciju, līdz kurā es esmu šobrīd, un kaut kādā mērā tās spējas, kas man ir šobrīd, es viņas esmu izkaplējusi. Ar ļoti cītīgu darbu, ar daudzām raudātām stundām, ar kliekšanu, trauku plēšanu un piedošanu, un piedošanas lūgšanu un pateicību. Tas viss ir rīktīgs darbiņš. 4, var teikt, 5 gadu garumā. Kā būtu, ja visas spējas, ko mēs uzskatām par īpašām spējām, būtu pieejamas ikvienam kā normālas spējas? Tā arī ir. Un to mēs arī neapzināmies. Jā. Tāpēc, kad mēs uzskatām, ka, piemēram, dziedniekam ir ļoti īpašas spējas, tie, kas runā ar gariem, tiem ir īpašas spējas, bet īstenībā tās spējas ir iespējams visiem. Pieejamas visiem, jā. Tāpat kā mēs iemācāmies taisīt ēst, mēs varam arī iemācīties dziedināt sevi un citus. Jā, es gribētu, Lika, ka mēs šobrīd izdarām to, ka tu atkārtot to jautājumu vēlreiz un atkārtot tādā formā, lai cilvēks, kurš klausās, lai viņš var to uzreiz kā instrumentu lietot, palaižot to jautājumu caur sevi, priekš sevis. Ja tās spējas, ko es uzskatu par īpašām spējām, būtu arī manas spējas. Tas vienkārši, šo jautājumu vienkārši var uzdot sev nepārtraukti. Palaist gaisā, un var arī vairākas reizes, tā kā 5 minūtes no vietas, jā? Tas ir vajadzīgs vairākas spējas. Īstenībā prasa uzdot to jautājumu, kamēr tev parādās spējas. Tāpēc, kad... Ja tev to gribi. Tāpēc nemeklē atbilde būs, parādīsies... Atbilde notiks. Atbilde notiks reālajā dzīvē. Ar tevi. Mēs esam pieraduši, ka mums uzdod jautājumus, ka mums vajag arī atbildi, bet tas ir pēc vecajiem priekšstatiem. Pēc jaunajiem priekšstatiem mēs uzdodam jautājumu un atbildi negaidam. Atbildi nāk pie mums skaistos un negaidītos un brīnišķīgos veidos. Jā, droši vien, kad tā kā mēs vēl dzīvojam dualitātei, tad pastāv gan vecie priekšstati un vecās formas, ka mēs uzdodam jautājumu un sagaidām atbildi atsevišķos gadījumos. Un līdzās mēs sākam jau praktizēt to, ko tu saki, to jauno versiju, ka uzdodam jautājumu, palaižam vienkārši gaisā
un tā atbilde atnāks kādā citā brīdī jau caur to notikumu, kas ar mums notiek. Tāpēc, kad, ja mēs uzdodam atbildi, ja mēs gaidām atbildi, jā. Nē. Ja mēs uzdodam jautājumu, tad mēs atbildi meklējam no savā vecajā dzīvu groziņā. Jā, dzīvu groziņā, jā. Un tad, kad mēs uzdodam jautājumu un negaidam atbildi, tad mums tas jautājums iet ārpus mūsu groziņa un meklē atbildi ārpus mums. Tas ir tā kā iziet no savas tās kastes, kas ir, man liekas, tāds teiciens, kad vismaz Anglijā, kad mēs dzīvojam kastē un mēs neredzam neko ārpus mūsu kastes. Un šie jautājumi ir tie, kas mums izved ārā no tās kastes. Kā varbūt iztīram uzreiz šito te esību kastē, lai mēs izkāpjam no viņas ārā un pie vienas reizes tas palaisties jautājums, lai viņam ir taciņas brīvas pie mums atnākt, ja, tam notikumam, tai atbildējas. Ātrāk, lai viņš atnāk. Lai ātrāk, jā. Tad tie, kas jau klausās otro reizīti, tie drusciņi jau ir sadzirdējuši to formulu, bet tie, kas pirmo reizi vienkārši atkārtojiet, jo formula ir mehānisms, kad mēs lūdzam augstākajiem palīdzību, mēs pasakam, es vairāk šitā negribu, pasakam, no kā gribam atbrīvoties, īstīram ar slotiņu un beigās izdarām jauno izvēli, ko mēs liekam vecā vietā. Tātad šajā konkrētajā gadījumā mēs sakam augstākie spēki, jeb Dievs, eņģeļi, mans augstākais es, palīdziet, es izvēlos celties augstāk, un es atbrīvoju visus vecos priekšstatus par sevi, par to, kas es esmu, kādam man ir jābūt, visos laikos, visās telpās. Es atbrīvoju to, kas traucē ticēt, ka man var būt īpašas spējas, ka tas ir arī priekš manis. Es atbrīvoju to, kas traucē pieņemt savu dievišķumu, saikni ar savu augstāko es. Un es atbrīvoju to, kas traucē atļaut ienākt jaunajam. Es atbrīvoju to, kas traucē atļaut augstākajiem spēkiem pārsteigt mani, iepriecināt mani, samīļot mani. Un tagad laižam slotiņu, vienkārši smalkajā plānā. Palaižam, viņa pati aizies un iztīrīs tur, kur ir jāiztīra. Piedodiet, tas ir piedodiet man par ikvieniem pārdarījumiem visos laikos, visās telpās. Un otrs, piedodiet vispār. Piedodiet un kļūstiet brīvi. Tātad piedodiet, jūs varat skaitīt, piedodiet, kamēr viņš apstājās, kamēr vairs negribās teikt. Nākošais ir piedodu. Es piedodu visiem it kā pārdarītājiem, visos laikos, visās telpās. Piedodu. Paldies. Paldies par visām iespējām. Paldies arī par pārdarījumiem, visām mācību stundām, it kā pārdarījumiem. Un es pieņemu. Es pieņemu dievišķos mehānismus arī tad, ja es tos nepazīstu. Un jaunā izvēle. Es izvēlos absolūto dievišķo ceļu. Un tagad mēs varam padziedāt. Nē, tomēr nevaram. Mūzika aizgāja garām. Vecās likteņu dzirnas. Ieskanējās, sen nebija, jā. Kur tie gadi? Tiešām? 20 varbūt, jā. Nu jā.
Jā, man piemēram, sirds ir sākus daudzīties, kad mēs to formuliņu tagad tur lietojām. Man tur iekšā lēkā. Kastebrūk. Tā kā kastebrūk, jā. Sienas, iedomātās sienas. Grab un naglas velkas. Jā, visi ierobežojumi, jā. Mainās, jā. Nu tā, par ko mēs vēl šodien gribam parunāt? Par to, kas ir apzināts, kas ir neapzināts? Jā. Par to. Darbs ar sevi. Mehānismu ziņā tas, ko es esmu ieraudzījusi, ir tā. Piemēram, klausoties radio, vai, piemēram, atbraucot pie mums uz garīgā turisma mājām, vai satiekot, piemēram, cilvēku, īstenībā jebkuru cilvēku, savienojās kanāli, jo tev pretī ir cilvēks ar augstākām vibrācijām, jo kanāls ir plašāks un tavis iespējas tajā brīdī kaut ko pārveidot, transformēt, ir lielākas. Bet katru reizi 80% apmēram procesu notiek neapzināti. Tad arī klausoties radio, tu mainies neapzināti. Varētu teikt tā kā multenēs, dvēselīte tajā mirklī skrien, viņa strādā. Viņa dara savus darbiņus. Viņa zina, kas viņai ir jādara. Viņa ir tikusi klāt pie viena kanāla, kur viņai tiek skābeklis. Beidzot es varu, beidzot, paldies tev, mīļo cilvēki, ka tu man esi pieslēdz tam kanālam. Un 20% paliek apzinātais darbs, apzinātā izvēle. Tātad, tu vari klausīties, piemēram, radio, vai atbraukt pie mums uz garīgo turismu, un 80% notiek paši no sevis. Dvēseli strādā. Tev nevajag tur obligāti nekādas formulas lietot, ja? Bet 20 ir tas, kur augstākie spēki nedrīkst tavā vietā. Tev ir brīvā griba. Un tajā mirklī tev ir jāizdara pašam izvēle. Un, nu, teiksim, tas, kā es to izvēli saprotu, kā es viņu pielietoju, es uzreiz lietoju formulu. Teiksim, mēs parunājam par to, kas mums ir aktuāls, nu, tīri cilvēcīgi, ja? Tev tas, man tas. Un vienā brīdī es saku, klausies, iztīram. Un tad mēs ķeramies klāt, un to, ko mēs tā kā ar tādu grābeklīti esam saslaucījuši čupiņā tajās satikšanās un sarunas laikā, mēs paņemam un iztīram. Pastāv iespēja, ja tas otrs cilvēks pretī nesaprot neko no tā, es varu tīrīt klusām. Gan telefonu sarunas laikā, gan satikšanās laikā, gan radio laikā, jebkurā situācijā, ja man kaut kas iekšā sāk spiest, es varu negaidīt ne uz vienu citu, nevienam neko nesakot, klusiņām iekšā. Augstākie palīdziet, es izvēlos celties, es atbrīvoju to, kas man tur sāp, piedodiet, paldies, pieņems, izvēlos absolūto dievišķo ceļu, viss turpinu sarunu. Bet es esmu atbrīvojusies no kāda korķa, un es esmu paņēmusi no tās iespējas maksimālo. Jo ir, protams, drīkst tā, ka tu, piemēram, klausies radio vienu, otru reizīti, trešo reizīti, un tad varbūt ceturtajā reizītē vienkārši dvēselīte tevī iekšā piespiedīs. Piespiedīs, tev vienkārši sagribēsies, ja, kā tu līga saki. Sagribēsies apzināti strādāt un kaut ko darīt pašam, kaut ko mainīt. Es gribu vēl piemetināt vēl vienu tādu domu, ir tad, kad es pirms daudziem gadiem sāku nodarboties ar, sākumā gan tas bija tikai personīgā izaugsme, tad es gāju pa visādiem semināriem, klausījos gudrus cilvēkus, kur tu saka, ka tev tur jāatkārto tas kaut kāda mantra 500 reizes dienā un tā tālāk. Tas viss notika tādā 3D līmenī. Tur nenotika ne savienošanās, vismaz neapzināta savienošanās ar augstākiem spēkiem, neko. Un tad vienā brīdī es vairs nesapratu, jo man tā informācija bija tik daudz, es nesapratu, kas man vispār ir jādara, jo viens saka vienu, otrs saka otru. Un tad es tajā reizē atklāju, man gribējās kaut ko viegli. Man gribējās kaut ko, kas
notiek viegli, bet es nevarēju saprast, kas, man likās, ka tā izaugsme ir grūta priekš manis. Un tad es atradu to, ko tautā sauc par Ho'oponopono, kas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs ar Sigitu daram. Viens princips ir tā arī viņu tā mantra, ko tu skaiti, tā kā līdzīgi Sigitas formulai, un otrs ir tas saules ūdens. Un es vienkārši sāku dzert to saules ūdeni un skaitīt to mantru. Tajā laikā mana izaugsme notika tikai neapzinātā līmenī. Tāpēc, kas no tās informācijas daudz, es vairs nesapratu, kas notiek. Es vienkārši skaitīju to mantru paļāvībā, ka tas darbosies, un dzēru to saules ūdeni. Es nezināju, kas ar mani notiek, ko viņi ar mani dara, bet es vienkārši jūtu, ka man paliek vieglāk, un es jūtu, ka tas man palīdz dzīvē. Tāpēc, kad bija momenti, kad es ievēroju, kad kaut kādā noteiktā situācijā es vairs nereaģēju tā, kā es, piemēram, iepriekš būtu reaģējusi. Un man bija vieglāk pieņemt to situāciju. Un es šobrīd sapratu, ka tajā laikā man nebija spēka un man bija bailes kaut ko darīt apzināti, tāpēc, kad tajā informācijas jūklī es biju sajukusi, kas ir jādara, man viss bija apnicis līdz kliņķim, ko katrs kaut ko citu saka. Un tikai tad, kad tas saules ūdens un arī tā mantra bija neapzināti iztīrījusi, es nezinu, ko viņi iztīrīja, bet tajā laikā man uzradās vēlme strādāt pašai ar sevi apzināti. Un tad es tikai sāku meklēt citus veidus, kā apzināti iet uz augšu un iet plašumā, nevis tikai un arī ieklausīties pati sev. Un drīz pēc tam, man liekas, pēc gada es arī satiku Sigitu, un tad tas darbs, redzot to, kad ir arī vēl cits cilvēks, kas to dara, tādā līmenī, kā to Sigita, piemēram, darīja. Es arī to tā gribēju, jo pirms tam es gāju uz satsangām, piemēram, klausījos citus cilvēkus, enerģētiski es kaut ko paņēmu, bet tas, ko viņi teica, man pilnīgi neko nenozīmēja. Un Sigita man vienā dienā tieši pēc pirmā raidījuma paprasīja, kā tas ir, kad es, piemēram, tagad ļoti daudz klausos ierakstus, kas neapzināti tīra laukā dažādas enerģijas, tumšās un tās, kas ierobežo. Un viņa man prasīja, vai nav tā, ka es strādāju tikai neapzinātā līmenī. Bet īstenībā tā nav, tāpēc, kad sākumā tā ir, tāpēc, ka tad tu varbūt nezini, ko tu dari un kā to darīt. Bet ar laiku pienāk tas brīdis, ka tu esi tik tālu iztīrīts, ka tu pats vienkārši gribi zināt. Piemēram, tā, kad tu strādā neapzināti, kad tu tīri laukā, piemēram, kādu ierakstu vai formuliņu, vienkārši kaut ko tīri laukā, tā formuliņa paņem vai tas ieraksts paņem to neapzināto, ko tu neapzinies. Bet apzinātajā līmenī jau tev ir kaut kas, kas tev traucē. Tu jau zini, kas tev traucē. Un gaidīt, kamēr tas ieraksts viņu paņems, tu jau arī nezini, cik ilgi tas aizies. Tāpēc tev vienkārši jau rodas tāda vēlme, ka tu gribi to pats apzināti iztīrīt ar tiem rīkiem, kas ir, vai vienkārši meklē kādu, kas zina, ko ar to darīt. Un tāpēc man patīk tas variants, kad es daru neapzinātā līmenī. Apzināti daru neapzinātā līmenī, tāpēc, ka es apzināti uzlieku to ierakstu, es apzināti lietoju to formulu, un tajā pašā laikā es, piemēram, ejot pa ielu, es jau neklausīšos ierakstu.
es aizēju, piemēram, uz kādu pasākumu un es jūtu, kā, piemēram, noteiktas situācijas vai noteikti cilvēki spiež man uz pogām. Es taču neskriešu mājās, nelikšu ierakstu virsū un gaidīšu, ka viņš man iztīrīs to. Es tajā brīdī pieņemu apzināti lēmumu, ka es to tā vairs negribu justies, un tad es apzināti daru to, lai man tā vairs nebūtu. Lai es varu, tāpēc, ka tas ir viens no tiem, tāpēc jau mēs izējam cilvēkos, apzināti izējam cilvēkos, kad īstenībā aiziet uz radu saimēm, tad šādā ziņā ir ļoti svētīgi, tāpēc, ka tu redzi, kādas pogas tev tiek spiestas, bet tu zini, ko ar to darīt. Tu zini ar to, ka tev uz to nav jārēģē. Tu vienkārši nolien kaut kur maliņā un tīri. Un īstenībā, ko es ievērojusi, kad man ir uzlabojušās attiecības ar citiem cilvēkiem, piemēram, ar radiem, un viņi jau to nezina, bet es jau visu laiku tīru. Un līdz ar to arī viņiem tiek noņemta tā enerģētiskā tā saikne, tiek noņemta. Viņi jau to, un tas ir viņu neapzinātais darbs. Tas ir viņiem, viņi pēc kāda laika varbūt. Īstenībā viņiem pašiem arī gribēja zināt, ko es te daru. Jā, ko es te daru. Tāpēc, ka viņi jutīs, ka viņi kaut kādās savā ziņā jūtās labāk, piemēram, manā klātbūtnē, piemēram, tad viņi vairāk, piemēram, uzdod jautājumus, ko tad es īsti tur daru. Tāpēc nav vajadzības īstenībā spiest kādu cilvēku mainieties, jo tas ir tā kā piespiedu kārtā, bet savā ziņā piespiedu neapzinātā kārtā. Tā kā ir, piemēram, ka filmās redzam tos te, vienā filmā bija, kur viena grieķu sieviete, viņa gribēja, lai viņas vīrs kaut ko izdara priekš viņas, bet viņa gribēja to panākt tādā veidā, lai tas būtu viņa lēmums. Līdz ar to viņa aplinkus gāja un iedeva to sēklu tam viņas vīram, lai viņš izdara to, tāpēc, ka savādāk viņš to nedarītu, jo viņam vienkārši pateikt, tu dari to. Kā ļoti daudzas sievietes, man liekas, arī šo paņēma izmantu, ka viņas aplinkus apiet vīram apkārt, iesēja to sēklu, lai tā būtu viņa ideja. Un šajā gadījumā arī strādā tā mana izaugsme. Es neapzināti iedodu viņiem to iespēju izaugt. Viņu dvēsele jau jūt to. Un līdz ar to, kad mainies tu, mainās arī cilvēki, kas ir tev apkārt. Jā, šis par to aplinkus pie vīra un iesēt sēklu, lai viņš domā, ka tā ir viņa ideja. Šī doma man nepatīk, bet es zinu atšķirību. Tas ir 3D līmenī. Jā, es vienkārši zinu atšķirību. Es šito esmu ļoti izkaplējusi. Man vairākas reizes meitenes ir stāstījušas par to, psiholoģijas likumiņiem tiem, kad mums tur vīram jāliek domāt, jāizdara tā, lai viņš domā, ka tā ir viņa ideja. Kaut gan īstenībā tā ir bijusi mana ideja. Un mana sajūta ir bijusi tāda, pirmkārt, kāpēc man ir tik daudz enerģijas jātērē, lai izliktos, lai kaut ko tur štukotu. Otrs, es paceļu to vīru uz piedestālu, kurš nav viņa piedestāls. Tā bija mana ideja, kāpēc viņam ir jāiestāst, ka tā ir viņa ideja. Un saprotiet, viņš taču kādā brīdī no tā piedestāla kritīs, pareizi. Un ko tad es darīšu? Tas, es saprotu, pa ko ar to... Es nepabeidzu vēl. Labi. Pabeidz. Tas ir tas, kādi man bija jautājumi par tām psiholoģijas teorijām, kā mums ir jāizliekās par sievišķīgām un kā mums ir jāspēlē ar vīriem. Priekš manis tas šķiet ļoti daudz lieki patērētas enerģijas, ļoti daudz iluzoru priekšstatu kopīgi uzbūvētu, kuri skaidri gaiši zinu, kādu brīdi kritīs. Un tad mēs visi sasatīsimies. Pēc tam, kad man viss šitas te draudzenes, man tur nāca viena, otra, trešā, šitās visas teorijas tur piespēlēja, un tad es vienmēr klausos, kāpēc viņi man to saka? Un vienu reizi es sapratu. Es biju nonākusi līdz punktam, kad ar mani tas notika dabiski, no iekšas, impulss nāca no iekšas, un es ar apziņu
fiksēju, kas notiek. Pastāstīšu piemēru, lai vienkārši vieglāk uztvert. Mans vīrs aizbrauca pie vienas tantītes palīdzēt viņai lauku darbos, un viņam pasniedz biešu zupu. Un mēs ar vīru sazvanamies, un es arī tajā brīdī taisos vārīt biešu zupu. Un es viņam saku to. Viņš saka, jā, es te jau ēdu biešu zupu, un ļoti garšīga ar olām. Un es klausos, un es nesaprotu, jo es arī vienmēr vāru ar olām. Nu, es tajā brīdī, neatceros, man liekas, ka es pat neko nepateicu viņam, kad es arī ar olām. Es noliku klausuli, es uzvārīju savu biešu zupu, viņš atbrauc mājās, es pieliku tur olas, un neviena vārda neteicu. Un tas nebija teātris, man nevajadzēja teikt. Es biju iztīrījusi vajadzību pierādīt savam vīram, ka es esmu tikpat laba kā tā tantīte, ja? Man nevajadzēja sacensties, man neko nevajadzēja pierādīt, man nevajadzēja teikt, kaut ko pārmest, bāc, 10 gadus kopā dzīvojam, tu neesi pamanījis, ka es biešu zupu ar olām taisu, ja? Man bija vienalga. Labā nozīmē, es biju pašpietiekama. Es uzvārīju savam vīram zupu un pasniedzu. Un man nebija jātērē enerģija, nekam citam, konfliktam, piemēram, ja? Viss bija tīrs. Es atkal to situāciju, es saprotu, ka Sigitai ir sava situācija, bet attiecībā uz to grieķu pāri es to saprotu atkal savādāk. Kad īstenībā reizēm ir vieglāk iedot, piemēram, tam vīram to ideju, ka tā ir viņa ideja, nekā ar viņu cīnīties, lai viņš izdara to, kā saka, pa mojemu. Nu, ka, piemēram, es viņam pasaku, un tad man atkal liekas ir tā situācija bērna un mātes attiecības, kad sieva ir tā māte un tas vīrs ir tas bērns, jo tas vīrs ir tik spītīgs, kad viņam, es nezinu īstenībā, varbūt vieglāk, lai es pateikšu, kuru filmu jūs paskatieties, jo katram ir tā, es domāju, katrs to situāciju sajustu savādāk. Tā filma ir manas lielās grieķu kāzas. Ļoti skaista komēdija īstenībā, bet savā ziņā viņa parāda tos priekšstatus, bet to, kā attiecības veidojas, piemēram, citās kultūrās, un arī skatīties, kas, piemēram, filmas ir ļoti labs veids, kā es redzu, kur manas spogas tiek spiestas, jo katru dienu es tās situācijas nepiedzīvotu, jebkurā gadījumā, bet viņas lieliski parāda, piemēram, par attiecībām, kur man traucē kaut kas attiecībās, kur es uzskatu, piemēram, kā piemēram, es veidotu savas attiecības, kā, piemēram, citi veido savas attiecības un ko es nevaru pieņemt. Un līdz ar to man ir iespēja, skatoties filmu, tīrīt laukā to, kas ir mans tajā filmā, jo es katru dienu jau nepiedzīvotu tās situācijas. Jā, varbūt arī nevajag. Mums nevajag obligāti piedzīvot. Jā, tieši tā, mums nevajag viņas piedzīvot. Mums pietiek redzēt, ieraudzīt un caur to redzēšanu ieraudzīt sevi. Bet vēl attiecībās par vīru un sievu man šķiet, ka daudz svētīgāk ir klusiņām iztīrīt sevi vajadzību cīnīties ar vīru, sacensties ar viņu, gribat vai negribat, bet mums ir šī te sacensība, tāpēc, ka dualitātē vīrišķā enerģija ar sievišķo manī pašā ir bijusi visu laiku nolīgumā, cīņā, sacensībā, un šobrīd augstākie spēki mūs ved uz to, ka vīrišķā un sievišķā enerģija ir sadarbībā. Un vispirms manī pašā, jo manī ir gan vīrišķais, gan sievišķais. Un tāpēc attiecībās ar vīru labāk es
tīru ārā to, kas man traucē, atļaut, lai tam vīram tā ideja atnāk pašai, vai arī, ja man ir kaut kas jāpasaka, beigt sev pārmest un beigt sevi tur likt kaut kādos rāmjos pēc psiholoģijas, vai es tur rīkojos pareizi vai nepareizi, ja man šajā brīdī viņam tas ir jāpasaka, tad man ir jāpasaka, un vienkārši tīrīt ārā to, kas traucē, pieņemt to, kad ja man šobrīd tam ir spēks, tad man tas ir jāsaka. Citā brīdī es varēšu noklusēt, un es noklusēšu. Vienkārši es klusiņām iztīru, ja es tur redzu, ko iztīrīt, un tad rīkojos atbilstoši savai sajūtai, uzticoties savai sajūtai, sekojot savai sajūtai, jo nav, mīļie, cita varianta. Es esmu nodzīvojusi gandrīz 5 gadus mežā, ļoti maz satiekot cilvēkus, bet tā ir tā muca, ko mēs pagājušajā raidījumā runājām, ja? Bet es, 2 gadus man vajadzēja iet pie, es teiktu, ceļazīmes, parasti to sauc par skolotājiem uz nodarbībām, ja? Kopā ar vīru mēs gājām. Bet pēc tam man vairs nevajadzēja iet nekur. Man vajadzēja nostiprināt ticību, uzticēšanos sev. Un tad, kad es nesen iestājos bezdarbniekos, pagājuši, es neatceros vairs, iestājos bezdarbniekos, un tad man vajadzēja tur atzīmēt, kādos kursos es gribētu mācīties. Un es pēkšņi fiksēju, ka es pierakstos tur uz biznesa plāna rakstīšanu, uz pašnodarbināšanos vai sijā veidošanu. Un es pati tā brīnos, satieku vienu meiteni, ar ko mēs bijām biznesa inkubatorā, viņa man saka, bet Sigi, tev taču jau bija veiksmīgs uzņēmums. Un es kādas 2 dienas domāju, ka es esmu sevi piečakarējusi. Bet tikai 2 dienas. Jo es tajās 2 dienās izmalos, testēju pati sevi, un es sapratu, katrs solis, kopš tā brīža, kad es dzīvoju laukos savā muciņā, ja, katrs solis tika balstīts uz manu sajūtu. Un nav cita varianta. Nav cita varianta, kā tikai uzticēties savai iekšējai balsī un sekot. Un arī tad, ja es, piemēram, sekoju un, rezultāts nav tāds, kādu es gaidīju, kā es iedomājos, ja? Vienalga, es esmu sekojusi savai balsī. Bija kaut kāds iemesls, kāpēc man tā bija jārīkojas. Un nākamajā es jau varu pēc notikuma, kurš man nepatīk, iztīrīt sevi atkal. Es varu apgūt to mācību, jo būtība jau ir tāda, ka mēs nodzīvojam vairākas dzīves, bet mēs neapgūstam mācības. Un mums tad ģimenīti iet garām, mazu puikiņu. Mēs neapgūstam tās mācības, un tas arī ir Tas ir tas rūgtums, kuru mēs atstājam sevī pēc notikuma, kurš nav tāds, kādu mēs gribējām. Un jā, protams, reizēm ir tā, ka kamēr mēs esam tajā rūgtumā, nav iespējams iztīrīt. Vienkārši sāp tik ļoti, ja? Paiet laiks, un tad mēs esam gatavi. Tikai tad. Tā, tas par to apzināto un neapzināto darbu, ja? Kaut kā novirzījāmies. Baigi novirzījāmies, jā. Man jau tāda sajūta, kad mēs te sēžam Madonas vilcienu stacijā un ņemot vērā to, ka vilciens te iet reizi dienā. Dienā? Nē, pat neiet. Pat laikam tagad mazāk. Mēs pat īsti nezinām. Man liekas, ka reizi nedēļā pat iet vilciens. Un šī stacija ir nost no cilvēkiem. Nav tā, ka tur garām katra. Un tāda sajūta, kad stacija ir atdzīvojusies. Jā. Viss jau jūt, ka mums te rādio 1 un 2 un 3. Tiešām liekas, ka šī vieta kaut kā atdzīvojās pēkšņi. Mēs uzdrīkstamies arī paklusēt, jo arī klusumam ir sava svētība. Tā kā nedomā, ka mēs esam atslēgušies. Jā, nedomā, ka mēs vienkārši esam ar putniņiem. Mēs esam ar putniņiem, bet tie nav tie putniņi. Tie ir tie apzinātie putniņi, ka mēs zinām. Mēs zinām, cik tas ir labi. Jo tikko mēs kādu pusstundiņu vairāk esam jau runājušas. Paklausīties, kas tevī pašā notiek, tad tu tagad pēc tā visa.
ir labi. Mēs tagad, šodien ir piekdiena, mēs rakstam piekdienā. Un otrdien, tad, kad radio ies ēterā, tad mēs garīgām turismu mājās svinēsim Saulgriežus. Un es pa šo laiciņu tā gatavojoties tā padomāju vēlreiz par to, kā tas un kas tas tāds ir, kas tas par formātu. Un es tā sapratu, ka tas, uz ko mēs aicinām garīgā turisma mājās, ir darbs ar sevi spēka laikā. Tas nav vienkārši uguns rituāls smukumam. Jā, mēs būsim smukas, mums būs svētku noskaņa, mums būs viss kopā. Gan vaņa galvās, gan dziesma, tautas un līgo, un arī kāda cita, un būs ģitāre, un zvanga, un perkusijas. Un būs uguns, būs saules pavadīšana un tā, bet paralēli mēs strādāsim, mēs tīrīsim ārā sevi, un mērķis ir piedzīvot maksimālo iespēju. Tā ir arī pilnmēnesis nakts. Tas ir vēl dubultspēks. Tā kā, ja tevi tas uzrunā no 6 līdz 11 vakarā, mēs domājam gavilēt, praktizēt, tad laipni lūdzam, netālu no Gaiziņkalna brauc ciemā. Līga, tev vēl kaut kas nāk? Tev gribās pateikt? Pilnīgi nekas man tāda sajūta, ka nav ko. Ka viss ir pasatīts, kam bija jāpasakās. Jā, man atkal ir tā, ka es gribētu, mīļo klausītāji, tev nodziedāt dziesmu, kas nāk caur mani. Jā, un sapratu par formuliņu. Es vēl gribēju pieminēt, ka tā formula nav mana formula. Jā, tā ir nākusi caur mani. Tanī pašā laikā tās tapšanā un tā ir iesaistīti vairāki cilvēki, kurus es esmu satikuši, kuri man ir padevuši impulsu un pateikuši, kā viņi to jūt un kā viņiem liekas, kā vajadzētu. Un tā formula ir arī kustīga. Mums gan augtlapā, gan garīgā turisma lapā ir ne augtlapā, neliekam tikai turisma lapā, ir kartiņas, bet augtlapā ir enerģētisko rīku kartiņas, tādas brīnuma atklātnes, kā brīnuma dāvanas. Tavu, ja tu gribi. Jūs varat arī nopirkt tādu kartiņu, puse no A4 formāta apmēram lieluma ar līgas zīmējumu. Līgai ir tādi brīnišķīgi neparedzami zīmējumi. Jebkurš zīmējums ir neparedzams. Jā, un tomēr tavējie ir... Ja vienīgi Miki Maus pārzīmējums. Tā kā ir filmas, kuras ir, kad tu zini, kas būs tālāk, vismaz sižeta virzienu, kaut kādu to. Bet ir tādas, ka tu nezini. Tu visu filmu esi tādā saspringumā, jo tu nesaproti, kas būs tālāk. Tāpat tās ir ar tām kartiņām. Tā ir mana sajūta, ka viņas ir neparedzamas. Un tas droši vien tāpēc, ka līga pati visu laiku aug, visu laiku mainās. Un tām kartiņām ir arī tādas ar krāsiņām izšūtas, ar krāsainiem papīriņiem, diedziņiem un šuimašīnu un tā. Un tādās praktiskā caurspīdīgā maisiņā, ka jūs varat ielikt savā rokas somiņā un staigāt, un kamēr apgūstat ik pa brīdim, nezinu, mašīnā vai tramvajā sēžot, izvilkt ārā to kartiņu un pastrādāt ar sevi. Ja jūs braucat no Juglas līdz centram, tad dienu 40 minūtes, tur varbūt pat vēl vairāk. Tev ir laiks. Ar tramvaju ātri. Jā, bet 40 ir. Un tad var izmantot to. Tā kā var tās kartiņas iegādāties, ja interesē. Tā kā formula nav mana, viņa ir nākusi caur mani. Jā, viņa ir, es testēju, kā viņa strādā, un es viņu virzu tautās. Bet paldies Dievam, ka kaut kas tāds ir atnācis priekš mums visiem. Tāpēc mīļo cilvēki vienkārši ņem un strādā, ja tev tas der. Tad brīnišķīgi. Un dziesma, tas arī ir
tāds drusku brīnums. Man bija tāds mirklis, kad man vienu brīdi meitiņa, ka bija apzinātā vecumā, lika rociņu priekšā un teica, mamma, nedziedi. Un es vēroju, kas notiek. Un tad vienos Ziemassvētkos viņa man virtuvē teica, mamma, tu dziedi par Helēnu un es par Signi. Tās ir viņas māsīcas. Un tad mēs bez skatītājiem katra dziedājām dziesmu, kas nāk, gan vārdus, gan melodiju. Un tajā mirklī es sapratu, kas man ir jādzied. Un kopš tā brīža jau, es nezinu, laikam kādus 2 vairāk gadus varbūt, es dziedu cilvēkiem pa telefonu un dzīvajā dziedu dziesmas, kas nāk tieši viņam. Var arī pasūtīt. Jā, laba ideja pasūtīt, piemēram, dzimšanas dienā. Ja jūs nezināt, ko cilvēkam uzdāvināt, jūs varat ar mani sarunāt laiku, ka tam otram cilvēkam ir brīvs brīdis. Un es varu piezvanīt pa telefonu un viņam nodziedāt. Vai arī varbūt mēs varam pirms tam, ka es nodziedu ierakstā, un tad jūs paši atskaņojat vai kaut kā tam līdzīgi. Katrā ziņā atkal tāds iešana iekšā nezināmajā, vai ne? Tāds pilnīgs pārsteigums no priekš visām pusēm. Jā, tā kā to var uzdāvināt, un rezultātā tā dziesma ir izaugusi, es viņu jūtu kā augstāko spēku vēstījumu tev. Katrs dzirdēs kaut ko citu. Ieteikums aizver acis, ja vari. Nu tā, lai tev nav jāskatās uz, ja tur kāds cits cilvēks. Nu, ja nav, tad viss drusku Galvenais, ja nebrauc mašīnā un aizver acis. Jā, tad gan nē. Tad nē. Bet uzdāvini sev to mirkli. Klausoties dziesmu, vienkārši uzdāvini to mirkli sev, jo tas būs vēstījums tev. Jo tas nav priekšnesums. Es te nedemonstrēju, cik es profesionāli dziedu vai kā. Tas nav tas. Tas ir dziedanošs instruments, kas tevi pacels pie tava paša gara spēka. Vienkārši pacels augstāk, notīrīs nost lieko, un tad tu zināsi pats, kā tikt galā ar savām lietām, ar savu dzīvi, ar risinājumiem, kas nerisinās. Otrais nodziedāt šito nevarēšu. Ja? Tāpēc klausies tagad. Jā, un var arī vairāk kārt, tas nav, ierobežojuma nav. Nu tā tad es ļaušos. Māla krūka pilna ar pienu, sievietes rokās. Māla krūka pilna ar pienu, sievietes rokās. Bruņķi līdz zemei gar zāles stiebriem, bruņķi līdz zemei gar zāles stiebriem, vējā plīvo, mati gar vaigiem, vējā plīvo. Manas iespējas ierakstās grāmatā, un nezin, kāpēc man rokai nav pirkstu, nezin, kāpēc tai rokai nav pirkstu. Nezinu, kāpēc, nezinu, kā ierakstīt manas iespējas grāmatā. Nezinu, kāpēc, tai rokai nav pirkstu. Nezinu, kāpēc, kā ierakstīt manas iespējas grāmatā. Kam lai lūdzu, vēl vakar nezināju, kam lai lūdzu, vēl vakar nezināju, lūdzu, lūdzu.
lūdzu augstākie spēki. Lūdzu, lūdzu, Dievs un eņģeļi. Lūdzu, lūdzu, augstākie spēki, Dievs un eņģeļi, un mans gars. Patreiz vēl kautrīgi, un tomēr esmu lūgumā. Vēl kautrīgi, un tomēr esmu lūgumā. Lūdzu, lūdzu, augstākie spēki, palīdziet man noticēt pirkstiem. Lūdzu, lūdzu, augstākie spēki, palīdziet man noticēt pirkstiem, noticēt sadarbībai, noticēt mīlestībai, noticēt priekam un pateicībai, palīdziet. Noticēt priekam, noticēt sadarbībai un mīlestībai. Palīdziet atjaunot pirkstus, palīdziet, palīdziet. Lai varu ar rokām un pirkstiem aizklāt seju, izraudāt lieko, aizklājot seju. Palīdziet, arī tam man vajag pirkstus, aizklāt seju, aizklāt seju. No kaunā, kaunā par savu nevarību, par savu neticību, par savu nevarību aizklāt seju. Jā, labi, 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 esmu gatava atvērties. Labi, 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 esmu gatava lēnām atklāties, noņemt veco ādu, noņemt vecās maskas. Lēnām esmu gatava noņemt vecās maskas. Vecās ticībās, vecās ziņās, vecās tradīcijās, visu lieko vecajā. Labi, 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 esmu gatava, labi, 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 labi. Noņemt lieko no visa ķermeņa. Labi, 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 labi. Labi, 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 esmu gatava noņemt lieko, sasildīt muguru. Mugurā pagātnes dziesmas, labi, 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 palīdziet, palīdziet man augstākie to noņemt, noņemt lieko,
arī sandelēs. Es varu palikt basām kājām. Es varu palikt basām kājām. Es varu palikt tur, kur esmu, un atvērties tam, kas nāk. Es varu palikt tur, kur esmu, varu to, ko zinu, izmantot, un atvērties jaunām dziesmām, jauniem apvāršņiem, jaunām iespējām. Un lai cik grūti noticēt, es varu ierakstīt, pati ierakstīt savā grāmatā. Pati ierakstīt, es esmu laime, es esmu mīlestībā, es esmu prieks. Es esmu cilvēks, esmu dievišķā, esmu veiksmīgā, esmu sirsnīgā, esmu labā, ganā. Es esmu tas, kas esmu. Es esmu tas, kas esmu. Tas, kam atļauju būt. Es redzu tādu bildi, kad ir tā iespēja grāmata, un kad tu pats, mīļo cilvēki, esi ierakstījis ar zelta burtiem, ar gaismas un mīlestības burtiem. Es esmu tas, kas esmu, tas, kam es atļauju būt. Paldies, ka tu esi. Tiekamies nākamajā raidījumā. Paldies. Vai dzīvajā. Atā. Atā.